Magnijs ir 4. visvairāk sastopamā minerāla viela cilvēka organismā. Pieauguša cilvēka organismā ir ap 21–28 gramu magnija. Puse no tā atrodas kaulos, 1/3 sirds un skeleta muskuļos, bet pārējais asins plazmā un citos audos. Magnijam ir būtiska nozīme muskuļu, locītavu un kaulu funkciju pilnvērtīgā nodrošināšanā. Magnijs ir ļoti neatsverams mikroelements. Viņš ir 4. svarīgākais mikroelements cilvēka organismā, un, ja runā par cilvēku šūnu, tad pat 2. svarīgākais. Un viņš piedalās organismā apmēram 300 dažādās ķīmiskās, bioķīmiskās reakcijās, un tādēļ arī tā loma ir ļoti, ļoti svarīga. Viņš arī regulē mūsu ogļhidrātu, tauku un olbaltumu vielu maiņu. Līdz ar to tad arī, teiksim, ja tas magnijs trūkst, tad var būt dažādas arī sūdzības un nelādzīgas izpausmes cilvēka ķermenī. Biežākie ar magnija trūkumu saistītie veselības traucējumi ir hipertensija, sirds mazspēja, aritmija, miokarda infarkts, cukuru diabēts. Muskulatūrā magnija trūkums rada krampjus pakauša apvidū, mugurā, sejā, krampjus kāju ikru muskuļos, pēdās un arī jušanas traucējumus. Ja cilvēkam ir krampji kājās, kas nav milzīgi izteikti, kas nav ar vien tādi progresējoši, tad viņš varētu tiešām aiziet uz aptieku un nopirkt šos magnija preparātus un sākt lietot, bet tomēr jāplāno būt vizīte arī pie ārsta, jo pats cilvēks nevar to izvērtēt. Ja, ja mēs runājam jau teiksim, no speciālista viedokļa, tad ar magniju nav tik vienkārši, kad ārsts turēdams aizdomās magnija trūkumu aizsūtīs uz asins analīzi un viņi noteiks. Jo, diemžēl, mēs varam noteikt tikai to magniju līmeni, kas ir pašā asins plazmā, tātad, teiksim, asins 4. daļā, bet mēs nevaram noteikt to magnija daudzumu, kas ir šūnā. Un pamatā tie traucējumi nāk no trūkuma šūnā. Ja? Tādēļ izvērtē ārsts gan to cilvēka vecumu, gan viņa, teiksim, režīmu, ja? Gan ēšanas, gan fiziskās aktivitātes, ja? Un tad, kā saka, arī izlem, vai tas magnijs tur varētu būt pie vainas. Arī paaugstinātas fiziskas slodzes laikā magnijs pastiprināti izdalās ar sviedriem. It īpaši vecāku gadagājumu cilvēkiem tas var novest pie magnija trūkuma organismā, kas izraisa krampjus, vājumu, aritmijas un hipertensiju. Tādēļ ikdienā būtiska nozīme ir magnija papildus uzņemšanai. Un vislabāk to darīt kopā ar vitamīnu B6. B6 vitamīns kalpo kā tāda nesēja viela. Ar B6 viņš labāk nokļūst šūnā, jo es tikko teicu, ka ļoti svarīga loma tieši, lai viņš būtu šūnā iekšā. Un bieži vien arī ir tiem cilvēkiem, kuriem magnijs pazemināts, viņam arī tas B6 ir zemāks. Ja? Tā kā faktiski, varētu teikt, divējādi. Viens ir, ka viņš viņu aiznes labāk līdz tai šūnai, un otrs ir, kad arī jādomā, ka bieži šiem cilvēkiem tas B6 vitamīns pietrūst, un tad ir labāks tas efekts. Latvijā atzītākais oriģināla medikaments, kur sastāvā ir optimāla magnija un B6 vitamīnu kombinācija, kas efektīvi uzveic magnija trūkumu un tās izraisītos simptomus. Magna B6 mazina nogurumu, nespēku, nervozitāti un muskuļu krampjus. Uzsākt viņu drīkst, apmēram 300 mg dienā būtu jālieto. Ir tā magnija forma, kur uzreiz ir tie 100 mg, tad viņi sadala uz 3 reizītēm. Jālieto viņš noteikti pēc ēšanas ir, un noteikti jāuzdzer ir apmēram glāzi ūdens. Jo, ja ūdens netiks uzdzerts pietiekoši daudz, tad arī tas magnijs var nedarboties. Ir arī pētījumi, kas liecina par to, ja cilvēks kursa veidā magniju lieto apmēram 6 nedēļas, kad apmēram 80% viņam šie krampji pāriet. Tāpat tās ir diezgan svarīgi zināt cilvēkiem, ka magnijs organismā vispār nerodas pats no sevis, un tādēļ, var sakot, viņš būs tik, cik viņš tiks uzņemts ar pārtiku, un acīm redzot, teiksim, tiem cilvēkiem, kuri nav īsti veseli, tad tiem viņš ir jāņem papildus. Ja, ja cilvēks ir slimojis ar kādu slimību, kaut vai to pašu plaušu karsoni, viņam bijis kaut kādas viņa hronisko slimību sācinājumi, tad viņam arī magniju vajadzēs vairāk atvesļošanās periodā. Un tad arī jāpadomā, ka iespējams jāiziet uz aptieku un jānopērk magnijs B6.